Par godu Supernovai, Eirovīzijai un mūsu drosmīgajiem mūziķiem, kas tiecas pēc savām 15 slavas minūtēm, es veidoju pats savu konkursu ar tiem pašiem dalībniekiem, tikai piekuriģējot viņu dziesmu nosaukumus, lai tie labāk saskan ar Izraels PR konkursu. Tātad pirms sākuma. Tātad Izraela mērķtiecīgi galina civiliedzīvotājus, bērnus, žurnālistus un palīdzības sniedzējus, kas atrodas valstīs tuvu Izraēlai. Ik pa laikam trāpot arī kādam teroristam no Hamas vai Hezbollah, jeb 80% civilo un 20% teroristu. Balsot tāpat kā Eirovīzijā var līdz 10 reizēm, un balsis tiks neprecīzi skaitītas, un uzvarētājs tiks noteikts pēc balsojuma vaiba. Nu tad sākam. Neuztraucieties, nebūs jāklausās dziesmas, būs tikai jāklausās to nosaukumu. Agnese ar dziesmu Oh My My. Look how many children I can make die. Aivo Oskis ar dziesmu Walking Out, then Walking Back In to Kill More. Andra Stafecka ar dziesmu Divējāda vai Divkosīga. Blurī ar dziesmu Loving Always Gets Me Down. But seeing some dead Palestinians, Dava ar dziesmu Panic Attack, then Terror Attack. The Mantra ar dziesmu Let Them Kill More Children. Elpo ar dziesmu Blakus, vairs ne elpo. Emily ar dziesmu All We Ever Had Was Stolen Land. Honey Blue ar dziesmu Blue Disco Here, Red Wedding There. Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu Home. Let's Bomb Another Home. Kaut Kaili ar dziesmu Te un tagad lūdzu neskatieties. Tikaša Sakama ar dziesmu numur 010126 koda. Jeb paralēlē palaistu vēl raķetes uz palestīniešiem. Atvara ar dziesmu Tā ēna ir Hamas. Edvards Strasdiņš ar dziesmu I Ain't Got The Guts. To pat nevajadzēja mainīt. Jānis Rugājs ar dziesmu Smoke from the Buildings That I Destroyed. Kristīna Megija ar dziesmu Insanity. Šo arī nevajadzēja mainīt. Kristi ar dziesmu Take It. It's Some Food. And Take These Bullets as well. Legsdina ar dziesmu Ribbon. Looks better with a dead body attached to it. Miks Galvanovskis ar dziesmu Sadistic Angel. Nola ar dziesmu Different Places. Contain the same Hamas commander, so let's bomb everywhere just to be safe. Papīra lidmašīnas ar dziesmu You're My Savior and I'm Your Reaper. Paula ar dziesmu Dejot vien uz masu kapiem. Robert Auks ar dziesmu Rapin' at the Settlement. Vēstnieks ar dziesmu Vai tad tas ir kāds brīnums, ka mēs varam būt tik cietsirdīgi. Nobalsojiet par saviem favorītiem komentāros. Un pateicamies LSM īpaši Baibai Zuzenai par vismaz 350,000 eiro tērēšanu, lai nosūtītu vienu dalībnieku Izraels PR konkursā. Jo nav labāka veida, kā atbalstīt veselu vienu mūziķi vai mūzikas grupu, kā iztērēt daudz naudas, atrādot viņu talantus veselas 3 minūtes, varbūt 6, ja viņi tiek tālāk par pusfinālu. Mīļiem mūziķiem, kas varbūt nav tik zinoši par situāciju ar Izraēlu, es jums iesaku nedaudz izglītoties. Es pat esmu izveidojis vairākus īsus video par šo tēmu, iesu linkums pašiem pētīt. Es jūs negribu norakstīt kā ļaunus, es domāju, savā burbulī ir viegli palaist garām notiekošo, bet jums ir jāparāda savu nostāju par notiekošo. Boikotējiet, ja jums ir nepieņemami tas, ko Izraela dara. Kaut vai konkursa dienā izstājoties, jo visai grupai ir piemetusies caureja. Un ja nesagadās, ka jūs nevarēsiet piedalīties Supernovā, es jums uztaisīšu mazu bezmaksas promo video. Man nav baigi liela auditorija, tāpēc es pat piemaksāšu Instagramam un TikTokam, lai viņi rādītu tos video kā reklāmas, ja to vispār var izdarīt. Cilvēki balsojiet, mūziķi domājiet. Un Baiba Zuzēnu atkāpies.